Šodien apskatīsim to, kā sistēmā ievadīt jaunu pamatlīdzekli, kā strādāt ar pamatlīdzekļiem, kā aprēķināt to nolietojumu un kā to attiecīgi arī iegrāmatot. Pirmajā apmācībā sāksim ar galvenajiem iestatījumiem, kas saistās ar pamatlīdzekļiem. Visi pamatlīdzekļi dzīvo pamatlīdzekļu modulī, bet ar to saistīti iestatījumi meklējam galvenajos iestatījumos. Tad no Windows datora bāzes logā Files iestatījumi un dodamies uz pamatlīdzekļu parametriem. Pamatlīdzekļu parametru sadaļā ir svarīgas divas lietas, no kura datuma sāksim aprēķināt nolietojumu un kā aprēķināt to nolietojumu grāmatosim. Tad, ja par piemēru fonā atvēršu jaunu pamatlīdzekli vai kādu jau no esošajiem, tad redzi, kad ir pamatlīdzekļa iegādes datums un pamatlīdzekļa lietots no datums. Uz šiem diviem datumiem skatās arī šie galvenie iestatījumi. Tad sākt nolietojumu aprēķinu no nākamajā mēnesī no lietots no datuma, vai, ja tas ir tukšs, tad no iegādes datuma, tad šajā gadījumā telefons Sams tiks sākts nolietot ar augusta mēnesi 2023. gadā. Attiecīgi pie otrā bumbulīša izvēles, tad tiek skatīti atkal šie paši datumi, lietots no, vai attiecīgi, ja šis datums ir tukšs, tad no iegādes datuma vai no iegādes datuma nākamajā mēnesī, ja šis iegādes datums vai lietots no datums nav mēneša pirmā diena. Tad šajā gadījumā arī pie otrās atzīmes šī pamatlīdzekļa nolietojums sāks tikt aprēķināts ar augusta mēnesi. Ja pamatlīdzeklis būtu iegādāts 1. jūlijā 2023. gadā, tad izpildoties šim otrajam bumbulītim, otrā bumbulīša parametram, ja datuma diena nav mēneša pirmā diena, tad pamatlīdzeklis sāks savu nolietojumu jau jūlija mēnesī. Vai attiecīgi trešais parametrs mēnesī, kad lietots no vai iegādes datums. Tad, ja lietots no datums ir tukšs, sistēma skatīsies iegādes datumu, un pie šāda te parametra pirmais nolietojums jau tiks sāks rēķināt jūlija mēnesī, neskatoties uz to, vai iegādes datums vai attiecīgi lietots no datums ir mēneša pirmā diena vai attiecīgi nē. Un sadaļa pamatlīdzekļu parametros par grāmatojumiem, par to, cik bieži veidot šos grāmatojumus. Tad attiecīgi, vai katram pamatlīdzeklim nolietojumu grāmatojums veidosies pa mēnešiem, tad šajā gadījumā pie šāda parametra jūlijā savs aprēķins, augustā savs aprēķins, septembrī savs aprēķins un attiecīgi grāmatojums, vai attiecīgi grāmatojumu ģenerējumi pa ceturkšņiem, tātad ņemot vērā to, kāda ir kalendāra ceturkšņi un tajos esošie mēneši, tad jūlijas, augusts un septembris saskaitīsies kopā un nogrāmatosies 30. septembrī. Tad ceturkšņa pēdējā mēneša, pēdējā dienā tiks izveidots grāmatojums. Vai attiecīgi, ja grāmatojumi tiks veidoti pa gadiem, tad tiks aprēķināts konkrētā pamatlīdzekļa nolietojums visam gadam un iegrāmatots kalendāra gada pēdējā dienā. Tad 31. decembrī, šajā gadījumā 2023. gadā.